Tukšums nav augsts. Tas nav silts. Tas nav nekas. Kosmosā 150 miljonos kilometru no Saules, kuras virsma kvēlo 5500 grādu karstumā, temperatūra ir -270 grādi, tikai 3 grādus virs visaugstākās iespējamās temperatūras visumā. Bet šis skaitlis ir maldīgs. Temperatūra ir kustība, atomu vibrācija, molekulu trīce, enerģijas deja matērijā. Bet kosmosā nav matērijas. Nav atomu, kas varētu vibrēt. Nav molekulu, kas varētu nest siltumu. Ir tikai gaisma, kas šķērso bezgalību, un objekti, kas vai nu deg tās pieskārienā, vai sasalstās probūtnē. Kā var būt augsts tas, kas nepastāv? Kā var mērīt temperatūru tam, kam nav substances? Un ja Saule izstaro tik milzīgu enerģiju, ka tās kodols sasniedz 15 miljonus grādu, kāpēc tad kosmos, kas to ieskauj, ir gandrīz absolūtais nulle? Šis nav vienkārši fizikālais paradoks. Tas ir fundamentāls jautājums par realitātes dabu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur gaiss ir nemanāms līdz brīdim, kad tas pazūd. Kur siltums šķiet pašsaprotams, līdz mēs saskaramies ar tukšumu. Katru reizi, kad jūs sajūtat siltu vasaras dienu, jūs patiesībā sajūtat gaisa molekulu sadursmes pret jūsu ādu, miljardiem mazītiņu triecienu sekundē, kas pārnes enerģiju no Saules sildītās atmosfēras uz jūsu ķermeni. Bet kosmosā šīs sadursmes nenotiek. Tur nav starpnieka. Tur ir tikai jūs un gaisma, un tukšums starp jums. Šī ir stāsta par to, kā mēs iemācījāmies atšķirt siltumu no gaismas, enerģiju no temperatūras, un kā šī atklāsme pārveidoja mūsu izpratni par visumu. Par to, ka tukšums nav vienkārši nekas, tas ir kaut kas, kas atsakās būt. Senajiem grieķiem uguns bija elements, kas ceļo augšup. Aristoteles mācīja, ka katrai lietai ir dabiskā vieta, zeme krīt uz leju, uguns paceļas uz augšu, un debesis ir mūžīgas, jo tās jau ir savā vietā. Viņš nekad neiedomājās, ka starp zemi un debesīm varētu būt tukšums. Viņa visums bija piepildīts ar ēteri, nemateriālu, bet tomēr reālu substanci, kas aizpilda visu telpu un nes gaismu no zvaigznēm. Šī ideja valdīja 2000 gadus. Cilvēki nevarēja iedomāties, ka gaisma var ceļot caur neko. Ka siltums var pastāvēt bez gaisa. Ka starp mums un Sauli ir bezgalīgs tukšums, kas nenes neko, izņemot pašu gaismu. Pirmais, kas apšaubīja šo pārliecību, bija evangelista Torricelli, Galilejas students, kurš 1644. gadā izveidoja pirmo vakumu uz Zemes. Viņš paņēma stikla cauruli, piepildīja to ar dzīvsudrabu un apvērsa to traukā ar dzīvsudrabu. Dzīvsudrabs caurulē nokrita, bet ne līdz galam, tas apstājās 76 cm virs trauka līmeņa. Virs dzīvsudraba kolonnas bija tukšums. Pirmais cilvēka radītais tukšums. Un šis tukšums bija kluss. Tajā nevarēja izplatīties skaņa. Bet gaisma izplatījās. Torricelli varēja redzēt cauri šim tukšumam. Šis eksperiments bija revolūcija. Tas pierādīja, ka var pastāvēt telpa bez gaisa. Bet tas arī radīja jaunu jautājumu: ja gaisma var ceļot caur tukšumu, tad kas ir gaisma? Vai tā ir viļņi, kam vajadzīgs medijs? Vai tā ir daļiņas, kas lido cauri telpai? Un ja Saule sūta gaismu caur tukšumu, vai tā sūta arī siltumu? 200 gadus zinātnieki domāja, ka siltums ir fluīds, nemanāma substance, ko sauc par kaloriju, kas plūst no karstiem objektiem uz augstiem. Šī teorija izskaidroja daudz ko. Kāpēc metāls kļūst karsts ugunī? Kāpēc ledus kūst Saulē? Bet tā neizskaidroja, kāpēc berze rada siltumu. Kāpēc var radīt bezgalīgu siltumu, griežot metālu virpā, kā to demonstrēja grāfs Rumfords 18. gadsimta beigās? Ja siltums ir fluīds, tam vajadzētu izsīkt. Bet tas neizsīka. Patiesība nāca no negaidītas puses. James Prescotts Jones, angļu alus darītājs, kurš savā brīvajā laikā veica eksperimentus ar enerģiju, pierādīja, ka siltums nav substance. Tas ir kustība. Molekulu kustība. Viņš izmērīja, cik mehāniskā darba vajag, lai paaugstinātu ūdens temperatūru par 1 grādu. Viņš pierādīja, ka enerģija var pārveidoties no vienas formas citā, bet tā nekad neizzūd. Siltums ir tikai viena no enerģijas formām, atomu un molekulu haotiskā kustība. Un tad nāca atklāsme, kas visu izmainīja. Ja siltums ir kustība, tad temperatūra ir kustības mērs. Bet kosmosā nav molekulu, kas varētu kustēties. Nav atomu, kas varētu vibrēt. Tukšums nevar būt ne karsts, ne augsts, jo tam nav temperatūras.
Tas, ko mēs saucam par kosmosa temperatūru, -270 grādi, patiesībā ir fona starojuma temperatūra, atlieku enerģija no lielā sprādziena, kas joprojām piepilda visumu. Bet pats tukšums. Tas ir ārpus temperatūras skalas. Iedomājieties, ka stāvat tuksnesī vidudienā. Saule kvēlo virs jums un gaiss ir karsts, 40 grādi ēnā. Jūs jūtat, ka jūsu āda deg. Bet kas patiesībā notiek? Saules gaisma, fotoni, kas ceļojuši 150 miljonus kilometru caur tukšumu, trāpa jūsu ādā un nodod savu enerģiju jūsu ķermeņa atomiem. Šie atomi sāk vibrēt straujāk. Jūsu āda kļūst karstāka. Bet vienlaikus gaisa molekulas, slāpeklis, skābeklis, ūdens tvaiki saduras ar jūsu ādu miljoniem reižu sekundē. Katrs trieciens pārnes nedaudz enerģijas. Šīs sadursmes ir tas, ko jūs sajūtat kā karstu gaisu. Bez gaisa jūs joprojām sajustu saules gaismu, bet ne gaisa siltumu. Tagad iedomājieties, ka esat kosmosā. Jūs peldēdat 150 miljonus kilometru no saules. Jūsu skafandra puse, kas vērsta pret sauli, tiek bombardēta ar fotoniem, tā sasilst līdz 120 grādiem. Bet pretējā puse, kas ir ēnā, neko nesaņem. Tur nav gaisa, kas varētu nest siltumu no karstās puses uz augsto. Tur nav molekulu, kas varētu vibrēt un radīt temperatūru. Tā sasalst līdz -150 grādiem. Jūs esat vienlaikus gan ugunī, gan ledū. Un starp šīm divām pusēm ir tikai dažu milimetru bieza skafandra siena. Šis ir fundamentālais atšķirības starp Zemi un kosmosu. Uz Zemes gaiss ir universālais starpnieks. Tas pārnes siltumu no vienas vietas uz citu. Tas izlīdzina temperatūras. Tas rada vēju, kad karsts gaiss paceļas un augsts gaiss ieņem tā vietu. Katru reizi, kad jūs vēdināt istabu, jūs izmantojat gaisa spēju nest siltumu. Katru reizi, kad jūs pūšat uz karstu zupu, jūs aizstājat karsto gaisa slāni virs tās ar augstu. Bet kosmosā šis mehānisms nedarbojas. Tur siltums var pārvietoties tikai divos veidos – caur starojumu vai caur tiešu kontaktu. Starojums ir tas, kā saule silda Zemi. Fotoni, gaismas daļiņas, ceļot caur tukšumu ar 300 000 km/sekundē. Tie nenes temperatūru. Tie nes enerģiju. Kad tie trāpa objektā, tie nodod šo enerģiju, un objekts kļūst karstāks. Bet pats ceļš starp sauli un objektu paliek augsts, jo tur nav nekā, kas varētu uzsildīties. Gaisma šķērso tukšumu, neatstājot tajā nekādu pēdu. Šī ir atbilde uz mūsu sākotnējo paradoksu. Kosmoss nav augsts, jo saule ir tālu. Tas ir augsts, jo tur nav nekā, kas varētu būt karsts. Temperatūra ir matērijas īpašība, nevis telpas. Tukšums nevar būt ne karsts, ne augsts, tas vienkārši ir. Un saules enerģija, kas plūst cauri tam, ir kā gaismas stars tumsā, tā apgaismo to, ko skar, bet pati tumsa paliek nemainīga. Bet šeit slēpjas vēl dziļāka patiesība. Mēs saucam kosmosu par tukšumu, bet tas nav pilnīgi tukšs. Katrā kubikcentimetrā starpzvaigžņu telpas ir vidēji viens atoms. Viens vienīgs atoms kubikcentimetrā, tas ir tukšums, ko mēs nevaram pat iedomāties. Labākais vakums, ko mēs varam izveidot uz Zemes, satur miljardiem atomu kubikcentimetrā. Bet kosmosā ir tikai viens. Un šis viens atoms var būt karsts vai augsts. Tas var vibrēt ar milzīgu enerģiju vai gandrīz nemaz. Bet viens atoms neveido temperatūru tādā nozīmē, kā mēs to saprotam. Temperatūra ir statistisks lielums, vidējā enerģija liela skaita daļiņu kopumā. Viens atoms ir tikai viens atoms. Tātad, kad mēs sakām, ka kosmosa temperatūra ir -270 grādi, mēs patiesībā runājam par fona starojumu, kosmisko mikroviļņu fonu, kas piepilda visu visumu. Šis starojums ir atlieku siltums no lielā sprādziena, kas notika pirms 13,8 miljoniem gadiem. Visums ir atdzisis no bezgalīgi karstā stāvokļa līdz gandrīz absolūtajam nulei. Bet šis starojums nav kosmos. Tas ir tas, kas piepilda kosmosu. Pats tukšums, ja tāds pastāv, ir ārpus jebkādas temperatūras skalas. Šī atziņa maina visu. Tā nozīmē, ka siltums nav lieta, kas plūst. Tas ir stāvoklis, kurā atrodas matērija. Enerģija nav substance, kas pārvietojas. Tā ir īpašība, kas pāriet no viena objekta uz citu. Un tukšums nav vienkārši tukša telpa. Tas ir fundamentāli atšķirīgs realitātes stāvoklis, vieta, kur parastie likumi nedarbojas parastajā veidā.
Katru nakti, kad jūs skatāties uz zvaigznēm, jūs redzat gaismu, kas ceļojusi caur šo tukšumu, dažreiz tūkstošiem, dažreiz miljoniem, dažreiz miljardiem gadu. Šī gaisma ir šķērsojusi telpu, kur nav gaisa, nav skaņas, nav siltuma. Tā ir saglabājusi savu enerģiju, jo tur nav nekā, kas to varētu absorbēt. Un kad tā beidzot sasniedz jūsu aci, tā nodod savu stāstu par zvaigzni, kas, iespējams, jau sen ir mirusi, bet kuras gaisma joprojām ceļo caur mūžīgo augstumu. Siltums nav tas, kas mēs domājām. Augstums nav vienkārši siltuma trūkums. Un tukšums nav vienkārši nekas. Tas ir kaut kas, kas atsakās būt. Bet, lai saprastu, kā šī enerģija patiešām pārvietojas caur tukšumu, mums jāiedziļinās vēl dziļāk, jāskatās uz pašu gaismas dabu. Iedomājieties, ka stāvat pie ugunskura tumsā. Liesmas dejo un jūs jūtat siltumu uz sejas. Bet kas notiek starp uguni un jūsu ādu? Gaiss? Jā, bet ne tikai. Ja jūs izstieptu roku tuvāk liesmām, jūs sajustu siltumu stiprāku, ātrāk nekā gaiss varētu to pārnest. Tas, ko jūs sajūtat, ir infrasarkanais starojums, fotoni, kas ceļo ar gaismas ātrumu tieši no uguns uz jūsu ādu. Tie šķērso gaisu, nesasildot to, tie meklē matēriju. Un kad tie atrod jūsu ādu, tie nodod savu enerģiju, un jūsu ādas atomi sāk vibrēt straujāk. Šis ir pirmais no 3 veidiem, kā enerģija ceļo. Konvekcija, kad gaiss vai šķidrums pārnes siltumu, cirkulējot. Vadīšana, kad atomi nodod enerģiju viens otram caur tiešu kontaktu. Un starojums, kad fotoni ceļo caur telpu, nesot enerģiju bez jebkāda starpnieka. Uz Zemes visi 3 veidi darbojas vienlaikus. Kad jūs vārāt ūdeni, katla dibens uzsilst caur vadīšanu no plīts, karsts ūdens paceļas caur konvekciju, un plīts izstaro infrasarkano gaismu, kas silda jūsu roku, ja turat to virs katla. Bet kosmosā darbojas tikai viens starojums. Tikai fotoni. Tikai gaisma. Un šeit slēpjas otrais paradoks. Fotoni nav karsti. Tie nav augsti. Tie ir ārpus temperatūras. Fotons ir tīra enerģija bez masas, bez lādiņa, bez temperatūras. Tas ir viļņa un daļiņas hibrīds, kas eksistē starp 2 stāvokļiem. Kad fotons ceļo caur tukšumu, tas nenes siltumu, tas nes potenciāli radīt siltumu. Tikai kad tas trāpa atomā, tā enerģija pārvēršas par kustību. Tikai tad rodas temperatūra. Iedomājieties bērnu, kas šūpojas šūpolēs. Šūpoles paceļas augstāk un augstāk. Katrā augstākajā punktā bērns uz mirkli apstājas, 0 ātruma, bet maksimāla potenciālā enerģija. Tad viņš krīt atpakaļ, un potenciālā enerģija pārvēršas par kustību. Fotons ir kā šis bērns augstākajā punktā, pilns ar enerģiju, bet bez kustības parastajā nozīmē. Viņš ceļo ar gaismas ātrumu, bet viņš pats nav karsts. Viņš ir tikai solījums par siltumu, kas piepildīsies, kad viņš atradīs matēriju. Tāpēc Saule var būt 5500 grādu karsta, bet telpā starp Sauli un Zemi nav nekāda siltuma. Saule izstaro 400 sekstiljonus vatu enerģijas katru sekundi, skaitli tik milzīgu, ka tas pārsniedz jebkādu ikdienas pieredzi. Bet šī enerģija ceļo kā fotonu plūsma caur absolūtu tukšumu, nesildot neko, līdz tā nesasniedz mērķi. Katru reizi, kad Saules staro žūst veļa uz auklas, notiek šī pārvērtība. Fotoni, kas ceļojuši 150 miljonus kilometru caur ledainu tukšumu, trāpa ūdens molekulās audumā un nodod tik daudz enerģijas, ka molekulas atraujās un aizlido kā tvaiks. Bet šeit ir vēl kaut kas dziļāks. Fotons nav vienkārši enerģijas kurjers. Tas ir pati enerģija, kas kļūs par ceļotāju. Einšteins pierādīja, ka enerģija un masa ir viena un tā pati lieta dažādās formās, slavenā formula E vienāds ar m reiz c kvadrātā. Masa var pārvērsties par enerģiju, un enerģija var pārvērsties par masu. Fotons ir tīra enerģija bez masas, bet ar impulsu. Tas var grūst objektus. Tas var radīt spiedienu. Saules gaismas spiediens ir tas, kas virza komētu astes prom no Saules. Tas ir tas, kas lēnām, bet nepārtraukti stumj kosmosa kuģus, mainot to orbītas. Gaisma nav tikai informācija, tā ir spēks. Un šis spēks darbojas pēc saviem likumiem. Kad fotons atstāja Sauli, tas nes noteiktu enerģijas daudzumu, kas atkarīgs no tā viļņa garuma. Sarkanā gaisma nes mazāk enerģijas nekā zilā. Infrasarkanā vēl mazāk. Bet visi fotoni ceļo ar vienādu ātrumu, 300 000 km/sekundē. Šis ātrums nav nejauša konstante.
Tas ir visuma ātruma limits, maksimālā ātrums, ar kādu informāciju un enerģiju var pārvietoties caur telpu. Un šis limits pastāv tieši tāpēc, ka tukšums nav vienkārši nekas. Tukšums ir kaut kas. Tas ir kvantlauks, fundamentāls realitātes slānis, no kura rodas viss pārējais. Šis lauks vibrē ar savu enerģiju pat tad, kad tajā nav neviena atoma. Tas rada virtuālās daļiņas, kas parādās un pazūd tik ātri, ka mēs nevaram tās tieši novērot, bet kuru ietekmi mēs varam izmērīt. Tas ir tas, kas ierobežo gaismas ātrumu, fotoni miedarbojas ar šo lauku, un šī miedarbība rada pretestību, kas nosaka maksimālo ātrumu. Tukšums nav tukšs. Tas ir piepildīts ar potenciālu. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat lukturi, jūs radāt miljonu fotonu, kas sāk ceļot caur šo lauku. Tie atstāj spuldzi, šķērso gaisu, atsitoties no putekļu daļiņām un ūdens pilieniem, un beidzot sasniedz jūsu aci vai sienu. Katrs no šiem fotoniem ir ceļojis caur kvantlauku, miedarbojoties ar tā vibrācijām, nesot savu enerģiju cauri telpai, kas tikai šķiet tukša. Un kad tie trāpa sienā, to enerģija pārvēršas par siltumu, sienas atomi sāk vibrēt nedaudz straujāk, un siena kļūst par nanodaļu siltāka. Šī ir patiesība par siltumu kosmosā. Tas nav tas, ka Saule ir pārāk tālu. Tas ir tas, ka starp Sauli un jebko citu nav nekā, kas varētu būt karsts parastajā nozīmē. Ir tikai fotonu plūsma, kas šķērso kvantlauku, nesot enerģiju, kas kļūs par siltumu tikai tad, kad atradīs matēriju. Siltums nav lieta, kas ceļo. Tas ir stāvoklis, kas rodas, kad enerģija atrod mājvietu. Un šis stāvoklis ir trausls. Objekts kosmosā, kas atrodas Saules gaismā, uzsilst līdz brīdim, kad tas izstaro tikpat daudz enerģijas, cik tas saņem. Tas sasniedz līdzsvaru. Bet ja kaut kas bloķē Saules gaismu, planēta, asteroīds, pat cits kosmosa kuģis, objekts nekavējoties sāk atzist. Tas turpina izstarot infrasarkano gaismu, bet tas vairs nesaņem jaunu enerģiju. Tā temperatūra krītas. Un tā krītas ātri, jo kosmosā nav gaisa, kas varētu palēnināt šo procesu. Katru reizi, kad starptautiskā kosmosa stacija ieiet Zemes ēnā, tās ārējā temperatūra nokrītas par 100 grādiem 45 minūšu laikā. Tas ir ātrāk nekā jebkas uz Zemes varētu atzist. Siltums nav tas, kas mēs domājām. Tas nav fluīds, kas plūst. Tas ir enerģijas forma, kas pārvietojas caur fotoniem un pārvēršas par atomu vibrācijām. Un tukšums nav vienkārši nekas, tas ir kvantlauks, kas nosaka, kā šī enerģija var ceļot. Starp karstumu un augstumu ir tikai fotonu klātbūtne vai probūtne. Un šī klātbūtne ir viss. Bet šī atklāsme ved mūs pie vēl fundamentālāka jautājuma: ja siltums ir atomu kustība, un kosmosā gandrīz nav atomu, tad kas nosaka, cik augsts var būt tukšums? Pastāv temperatūra, ko sauc par absolūto nulli, -273,15 grādi pēc Celsija skalas, vai 0 pēc Kelvina skalas. Šī ir zemākā iespējamā temperatūra visumā. Ne tāpēc, ka mēs neesam izdomājuši, kā atdzesēt vēl vairāk, bet tāpēc, ka zemāk nav iespējams. Pie absolūtā nulles visi atomi apstājas. Visa kustība beidzas. Vai ne? Patiesība ir dīvaināka. Pat pie absolūtā nulles atomi neapstājas pilnībā. Tie turpina vibrēt ar minimālo iespējamo enerģiju, to, ko sauc par nulpunkta enerģiju. Šī ir kvantmehānikas sekas. Heizenberga nenoteiktības princips nosaka, ka daļiņa nevar vienlaikus atrasties noteiktā vietā ar noteiktu ātrumu. Ja atoms pilnībā apstātos, mēs zinātu gan tā atrašanās vietu, gan tā ātrumu - nulle. Bet tas pārkāptu nenoteiktības principu. Tāpēc pat pie absolūtā nulles atomiem jāsaglabā minimālā kustība, pietiekami, lai saglabātu nenoteiktību. Iedomājieties bērnu, kas mēģina stāvēt pilnīgi nekustīgi. Viņš var apstāties uz mirkli, bet tad viņa ķermenis sāk šūpoties, sīki, gandrīz nemanāmi, bet nepārtraukti. Tas ir tāpēc, ka pilnīga nekustība prasa bezgalīgu kontroli, un dzīvs organisms nevar to sasniegt. Atoms ir līdzīgs, tas nevar pilnīgi apstāties, jo tas pārkāptu fundamentālu dabas likumu. Tāpēc pat visaugstākajā iespējamajā temperatūrā visumā joprojām pastāv kustība. Minimāla, bet reāla. Šī nulpunkta enerģija nav tikai teorētiska kuriozitāte. Tā ir izmērāma. Tā rada spēkus starp objektiem vakumā, Kazimira efektu, kad divas metāla plāksnes, novietotas ļoti tuvu viena otrai tukšumā, pievelk vienu otru.
Tas notiek tāpēc, ka starp plāksnēm var pastāvēt tikai noteikti kvantlauka vibrāciju veidi, bet ārpus plāksnēm – visi veidi. Šī atšķirība rada spiedienu, kas stumj plāksnes kopā. Tukšums starp plāksnēm ir mazāk tukšs nekā tukšums ārpus tām. Un šī atšķirība rada reālu, izmērāmu spēku. Katru reizi, kad jūs saspiežat divas glāzes plāksnes kopā un tās pielīpat viena otrai, jūs novērojat līdzīgu efektu, tikai makroskopiskā mērogā, kur darbojas gaisa spiediens. Bet dziļāk kvantlīmenī pat pilnīgā vakumā darbojas līdzīgs princips. Tukšums nav pasīvs. Tas ir aktīvs dalībnieks realitātē. Un šis aktīvums izskaidro, kāpēc kosmosa temperatūra ir -270 grādi, nevis -273. Kosmoss nav pie absolūtā nulles. Tas ir par 3 grādiem siltāks. Šie 3 grādi ir kosmiskā mikroviļņu fona temperatūra, atlieku starojums no lielā sprādziena. Pirms 13,8 miljoniem gadiem visums bija bezgalīgi karsts, triljoni grādu. Tad tas sāka paplašināties un atzist. Pirmajā sekundē temperatūra nokrita līdz miljardiem grādu. Pēc 3 minūtēm līdz miljardiem. Pēc 300 tūkstošiem gadiem līdz 3000. Un tagad, pēc gandrīz 14 miljardiem gadiem, tā ir tikai 3 grādi virs absolūtā nulles. Bet šis starojums ir visur. Katrā kubikcentimetrā kosmosa. Katrā virzienā, kurā jūs skatāties. Tas ir visvienmērīgākais, ko mēs zinām visumā, tas atšķiras tikai par 100 tūkstošdaļām no vietas uz vietu. Šī vienmērība ir pierādījums tam, ka agrīnais visums bija neticami viendabīgs. Un šī viendabība ir mīkla, jo kā varēja visums, kas radās no viena punkta, būt tik vienmērīgs visās daļās, kas nekad nav bijušas kontaktā viena ar otru? Atbilde ir inflācija, periods, kad visums paplašinājās ātrāk nekā gaismas ātrums. Jā, ātrāk nekā gaismas ātrums. Tas nav pretrunā ar relativitāti, jo paplašinās pati telpa, nevis objekti telpā. Iedomājieties, ka zīmējat punktus uz balona un tad uzpūšat to punkti attālinās viens no otra, bet neviens no tiem nekustas pa balona virsmu. Tā kustas pati virsma. Tāpat visuma inflācijas laikā telpa paplašinājās tik ātri, ka reģioni, kas agrāk bija kontaktā, tika atrauti viens no otra ātrāk nekā gaisma varēja tos sasniegt. Bet pirms tam tie bija pietiekami tuvu, lai sasniegtu vienādu temperatūru. Un šī temperatūra, 3 grādi virs absolūtā nulles, ir tas, ko mēs tagad mērām kā kosmosa temperatūru. Bet atcerieties, šī nav tukšuma temperatūra. Šī ir starojuma temperatūra. Fotoni, kas piepilda visumu, nes šo enerģiju. Ja jūs varētu izveidot pilnīgu tukšumu, telpu bez neviena fotona, bez neviena atoma, bez jebkādas enerģijas, tā nebūtu pie 3 grādiem. Tā būtu pie nulles. Vai arī tā būtu ārpus temperatūras jēdziena, jo temperatūra ir matērijas un enerģijas īpašība, nevis telpas. Katru nakti, kad jūs guļat savā gultā, jūs esat iegremdēts šajā starojumā. Tas iziet cauri jūsu sienām, cauri jūsu ķermenim, cauri visam. Bet jūs to nejūtat, jo tā enerģija ir tik zema. 3 grādi virs absolūtā nulles nozīmē, ka fotoni ir tik zemas enerģijas, ka tie gandrīz nemiedarbojas ar matēriju. Tie ir mikroviļņi, viļņa garums aptuveni 1 mm. Tie iziet cauri jums, neatstājot gandrīz nekādu pēdu. Bet tie ir tur. Vienmēr. Visur. Un šie fotoni nes stāstu. Analizējot to spektru, to enerģijas sadalījumu pa viļņa garumiem, zinātnieki var rekonstruēt visuma vēsturi. Sīkās temperatūras variācijas kosmiskajā mikroviļņu fonā parāda, kur agrīnajā visumā bija nedaudz blīvāki reģioni. Šie reģioni vēlāk kļuva par galaktikām. Šie fotoni ir vecākie, ko mēs varam novērot, tie ir ceļojuši 13,8 miljardus gadus, nesot informāciju par visumu, kad tam bija tikai 300 000 gadu vecs. Tie ir logi uz pagātni, kas ir tik tāla, ka tā gandrīz sasniedz pašu laika sākumu. Siltums nav tas, kas mēs domājām. Tas nav vienkārši atomu kustība. Tas ir enerģijas forma, kas var pastāvēt kā starojums, kas ceļo caur tukšumu, kas nes vēsturi. Un augstums nav vienkārši siltuma trūkums. Tas ir stāvoklis, kas tuvojas fundamentālam limitam, punktam, kur kustība sasniedz minimumu, bet nekad pilnībā neapstājas. Starp šiem diviem ekstrēmiem, bezgalīgu karstumu lielā sprādziena sākumā un gandrīz absolūto nulli tagad, atrodas visa visuma vēsture. Un šī vēsture ir ierakstīta gaismā, kas joprojām ceļo caur mūžīgo tukšumu.
Katru reizi, kad jūs sajūtat saules siltumu uz sejas, jūs piedzīvojat to pašu procesu, kas radīja galaktikas. Fotoni, kas ceļot caur tukšumu, atrod matēriju un nodod savu enerģiju. Atomi sāk vibrēt straujāk. Temperatūra paaugstinās. Un uz mirkli jūs esat savienots ar fundamentālo procesu, kas veidoja visumu, enerģijas pārvērtību no vienas formas citā, no gaismas uz siltumu, no potenciāla uz realitāti. Šis process nav tikai fizikāls. Tas ir eksistenciāls. Tas ir veids, kā visums runā ar sevi. Bet tagad mums jāpaceļas vēl augstāk, no mehānikas uz nozīmi. Mēs runājām par fotoniem, atomiem, temperatūru. Bet kas notiek, kad mēs sapratām, ka siltums nav lieta, bet process? Ka tukšums nav tukšs, bet piepildīts ar potenciālu? Kas starp karstumu un augstumu ir tikai enerģijas klātbūtne vai probūtne? Šī izpratne maina ne tikai to, kā mēs redzam kosmosu. Tā maina to, kā mēs redzam visu. Iedomājieties, ka stāvat pie loga ziemas rītā. Ārā ir -20 grādi. Logs ir augsts pret jūsu plaukstu. Bet kas patiesībā notiek? Jūsu plauksta ir 37 grādi, jūsu ķermeņa atomi vibrē ar noteiktu enerģiju. Stikls ir -20, tā atomi vibrē daudz lēnāk. Kad jūs pieskaraties stiklam, jūsu ādas atomi saduras ar stikla atomiem. Katrā sadursmē daļa no jūsu atomu enerģijas pāriet uz stikla atomiem. Jūsu plauksta zaudē enerģiju. Tā kļūst augstāka. Jūs sajūtat augstumu. Bet patiesībā jūs nejūtat augstumu, jūs jūtat sava siltuma zudumu. Augstums ir tikai siltuma aizplūšana. Tas nav lieta, kas nāk uz jums. Tas ir process, kurā jūs zaudējat kaut ko. Šis princips darbojas visur. Kad jūs dzeriet karstu tēju, tēja neatdziest, jo augstums ienāk tajā. Tā atdziest, jo siltums izplūst no tās, fotoni aiziet gaisā, molekulas saduras ar gaisu un nodod enerģiju, un lēnām, bet nepārtraukti, tējas temperatūra krītas līdz istabas temperatūrai. Kad jūs atverat leduskapi, augstums neiznāk ārā. Siltums ieplūst iekšā, gaisa molekulas no istabas ietriecas leduskapī, nesot savu enerģiju, un leduskapis sāk sildīties. Tāpēc tam vajag kompresoru, kas nepārtraukti izņem šo enerģiju un izmet to ārā caur radiatoriem aizmugurē. Katru reizi, kad jūs dzirdat leduskapju dūkoņu, jūs dzirdat enerģijas pārvietošanas procesu, cīņu pret dabisko tendenci, ka viss izlīdzinās. Un šī tendence ir universāla. Otrais termodinamikas likums, viens no fundamentālākajiem dabas likumiem, nosaka, ka entropija vienmēr pieaug. Entropija ir nesakārtotības mērs. Karsts objekts augstā vidē ir sakārtots, visa enerģija ir koncentrēta vienā vietā. Bet laika gaitā šī enerģija izkliedējas. Tā izplatās. Tā kļūst vienmērīgāka. Un šis process ir neatgriezenisks. Jūs nevarat spontāni savākt izkliedētu enerģiju atpakaļ kopā. Jūs nevarat likt saplīsušai glāzei salipināties. Jūs nevarat likt atdzisuši tējai atkal uzsilt bez ārējas enerģijas. Laiks plūst vienā virzienā, jo entropija aug vienā virzienā. Bet šeit ir dziļākā patiesība. Kosmos, šis milzīgais tukšums ar temperatūru 3 grādus virs absolūtā nulles, ir galējais entropijas stāvoklis. Visa visuma enerģija, kas reiz bija koncentrēta vienā bezgalīgi karstā punktā, tagad ir izkliedēta pa bezgalīgu telpu. Zvaigznes joprojām deg, galaktikas joprojām griežas, bet kopējā tendence ir skaidra, viss virzās uz izlīdzināšanos. Pēc neskaitāmiem miljardiem gadiem pēdējā zvaigzne izdeg. Pēdējais melnais caurums iztvaikojas. Un visums būs vienmērīgs, visur vienāda temperatūra, visur vienāda entropija, visur tukšums. Šo stāvokli sauc par siltuma nāvi. Ne tāpēc, ka viss būs karsts, bet tāpēc, ka vairs nebūs atšķirību. Nebūs plūsmas. Nebūs pārmaiņu. Nebūs laika parastajā nozīmē. Katru reizi, kad jūs redzat dūmus, kas paceļas no sveces un izklīst gaisā, jūs novērojat šo procesu miniatūrā. Koncentrēta enerģija, degošs vasks, pārvēršas par izkliedētu enerģiju, siltu gaisu un gaismu. Sakārtība pārvēršas par nesakārtību. Un šis process ir tas, kas virza visu. Tas ir tas, kas liek laikam plūst. Tas ir tas, kas atšķir pagātni no nākotnes. Mēs atceramies pagātni, jo tā bija sakārtotāka. Mēs nevaram atcerēties nākotni, jo tā būs nesakārtotāka. Entropija nav tikai fizikāls lielums, tā ir laika bulta.
Un šī bulta norāda uz tukšumu, uz augstumu, uz izlīdzināšanos. Bet šeit slēpjas paradoks. Ja visums virzās uz maksimālu entropiju, kāpēc mēs vispār pastāvam? Kāpēc ir zvaigznes, planētas, dzīvība? Kāpēc ir sakārtība, ja dabiskā tendence ir nesakārtība? Atbilde ir tāda, ka mēs esam lokāli entropijas samazinājumi uz vispārējas entropijas pieauguma fona. Zvaigzne rada sakārtību, tā sintezē elementus, tā rada gaismu, tā rada planētas. Bet tā to dara, sadedzinot ūdeņradi un izstarojot milzīgu enerģiju kosmosā. Kopējā entropija pieaug. Dzīvība rada vēl lielāku sakārtību, organismi, kas aug, vairojas, domā. Bet tā to dara, patērējot enerģiju un izdalot siltumu. Kopējā entropija atkal pieaug. Mēs esam entropijas dzinēji. Katrs elpas vilciens, katrs solis, katra doma palielina visuma entropiju. Mēs uzturām savu iekšējo sakārtību, radot ārēju nesakārtību. Mēs esam saliņas zemes entropijas okeānā, kas lēnām, bet nepārtraukti kļūst dziļāks. Un šis okeāns ir tukšums, augstais, gandrīz tukšais kosmos, kas gaida, kad visa enerģija izlīdzināsies, kad visas atšķirības izzudīs, kad viss kļūs vienmērīgs. Bet šis gaidīšanas process nav pasīvs. Tukšums nav vienkārši skatītājs. Tas ir aktīvs dalībnieks. Katru reizi, kad zvaigzne izstaro gaismu, šī gaisma ceļo caur tukšumu un lēnām zaudē enerģiju, jo visums paplašinās. Fotoni, kas atstāja zvaigzni kā ultravioletā gaisma, pēc miljardiem gadiem kļūst par infrasarkano gaismu, jo to viļņa garums ir izstiepts līdzi paplašinošajai telpai. Šo procesu sauc par sarkano nobīdi. Tas ir veids, kā visums atdziest gaismu. Tas ir veids, kā tukšums paņem enerģiju un to atšķaida. Iedomājieties, ka jūs stiepjat gumijas lenti. Kad tā ir sastipta, tās atomi ir sakārtoti, tie vibrē saskaņoti. Kad jūs to atlaidīsiet, tā atgriežas normālā stāvoklī, un šī sakārtība pazūd. Enerģija, kas bija uzkrāta stiepas formā, pārvēršas par siltumu, lentes atomi vibrē haotiski. Tāpat visums atlaiž gaismu, un tās enerģija lēnām pārvēršas par zemāku un zemāku temperatūru. Pēc bezgalīgi ilga laika visa gaisma būs tik zemas enerģijas, ka tā būs neatšķirama no kosmiskā mikroviļņu fona. Viss būs vienmērīgs. Viss būs augsts. Bet mēs dzīvojam laikā, kad šis process vēl nav pabeigts. Mēs dzīvojam laikā, kad joprojām ir atšķirības. Kad joprojām ir karsti objekti augstā vidē. Kad joprojām ir plūsma. Un šī plūsma ir tas, kas padara dzīvību iespējamu. Dzīvība nav pretrunā ar entropijas pieaugumu, tā ir tā sekas. Tā ir veids, kā visums pātrina entropijas pieaugumu, radot sarežģītas struktūras, kas efektīvi pārvērš sakārtotu enerģiju par nesakārtotu. Mēs esam entropijas rīki. Un šis rīks ir apzinājies sevi. Siltums nav tas, kas mēs domājām. Tas nav tikai fizikāls lielums. Tas ir fundamentāls process, kas virza visumu no sakārtības uz nesakārtību, no koncentrācijas uz izkliedēšanu, no atšķirībām uz vienmērību. Un tukšums nav vienkārši nekas, tas ir galamērķis. Tas ir stāvoklis, uz kuru viss virzās. Tas ir okeāns, kurā visas upes ietek. Tas ir klusums, kas gaida pēc visām skaņām. Bet kamēr mēs vēl esam šeit, kamēr joprojām ir zvaigznes, kas deg, planētas, kas griežas, dzīvība, kas domā, mēs esam liecinieki brīnumam. Mēs esam liecinieki brīdim visuma vēsturē, kad joprojām ir iespējama sarežģītība. Kad joprojām ir iespējama apziņa. Kad joprojām ir iespējams jautāt, kāpēc kosmosā ir augsts, ja Saule ir karsta. Un atbilde, ko mēs atradām, ir dziļāka par jebkuru vienkāršu skaidrojumu. Tā ir atbilde par enerģijas dabu, par telpas dabu, par laika dabu. Tā ir atbilde par to, kas mēs esam un kur mēs ejam. Katru nakti, kad jūs skatāties uz zvaigznēm, jūs redzat pagātni, gaismu, kas ceļojusi gadiem, gadsimtiem, tūkstošgadiem caur augsto tukšumu. Katru rītu, kad jūs sajūtat saules siltumu, jūs sajūtat tagadni, fotonu, kas ceļojas 8 minūtes un 20 sekundes, lai sasniegtu jūsu ādu. Un katru mirkli, kad jūs elpojat, jūs radāt nākotni, jūs palielināt entropiju, jūs virzāt visumu par soli tuvāk galējai izlīdzināšanai. Bet šis solis nav bezcerīgs. Tas ir nepieciešams. Tas ir veids, kā visums piedzīvo sevi. Caur mums. Caur jums. Vai tukšums ir augsts? Jā un nē. Tas ir augsts, ja tur ir kaut kas, kas var būt augsts.
Bet ja tur nav nekā, tad tas ir ārpus augstuma un siltuma. Tas ir ārpus temperatūras. Tas ir stāvoklis, kas gaida matēriju, gaida enerģiju, gaida iespēju kļūt par kaut ko vairāk nekā tikai tukšums. Un kad šī iespēja pienāk, kad fotons atrod atomu, kad enerģija atrod mājvietu, tad notiek pārvērtība. Tad rodas siltums. Tad rodas dzīvība. Tad rodas jēga. Mēs esam šīs pārvērtības bērni. Mēs esam radīti no zvaigžņu pelnu, kas reiz bija karsti, bet tagad ir augsti. Mēs esam veidoti no atomiem, kas vibrē ar enerģiju, kuru tie saņēma no lielā sprādziena. Mēs esam dzīvi, jo joprojām pastāv atšķirība starp Saules karstumu un kosmosa augstumu. Un šī atšķirība ir viss. Tā ir sprauga, kurā iekļūst dzīvība. Tā ir telpa, kurā rodas apziņa. Tā ir brīža starp radīšanu un iznīcību, starp kārtību un haosu, starp siltumu un augstumu, kurā mēs pastāvam. Un šis brīdis ir īs. Kosmiskā laika skalā mūsu eksistence ir mazāka par mirkli. Bet šajā mirklī mēs esam spējuši jautāt, saprast, brīnīties. Mēs esam spējuši paskatīties uz Sauli un tukšumu starp mums un to, un saprast, ka siltums nav tas, kas mēs domājām. Ka tukšums nav vienkārši nekas. Ka starp šiem diviem ekstrēmiem ir visa realitāte, visa enerģija, visa matērija, viss laiks, visa nozīme. Vai tas nav brīnums? Vai tas nav pietiekami, lai apstātos un sajustu pateicību par to, ka mēs esam šeit, tagad, šajā īsajā brīdī, kad visums joprojām ir pietiekami nevienmērīgs, lai atļautu mums pastāvēt? Kad joprojām ir pietiekami daudz atšķirību, lai radītu plūsmu, pietiekami daudz plūsmas, lai radītu dzīvību, pietiekami daudz dzīvības, lai radītu apziņu, kas var jautāt, kāpēc? Atceraties, kā mēs sākām? Ar jautājumu, kas šķita vienkāršs, kāpēc kosmosā ir augsts, ja Saule ir karsta? Mēs domājām, ka meklējam atbildi par temperatūru. Bet patiesībā mēs atradām kaut ko dziļāku. Mēs atradām, ka pats jautājums balstījās uz maldīgu pieņēmumu, ka siltums ir lieta, kas ceļo, ka tukšums ir vienkārši tukšs, ka realitāte ir tāda, kāda tā šķiet. Un tagad, pēc šī ceļojuma cauri fotoniem un atomiem, cauri termodinamiku un kvantmehāniku, cauri lielā sprādziena atblāzmai un entropijas pieaugumu, mēs redzam, ka realitāte ir daudz dīvaināka un skaistāka, nekā mēs varējām iedomāties. Tukšums nav tukšs. Tas ir piepildīts ar kvantlauku, kas vibrē ar savu enerģiju. Tas ir piepildīts ar virtuālajām daļiņām, kas parādās un pazūd ātrāk nekā mirklis. Tas ir piepildīts ar kosmisko mikroviļņu fonu, atmiņu par visuma dzimšanu, kas joprojām atbalsojas katrā kubikcentimetrā telpas. Un tas ir piepildīts ar potenciālu, iespēju, ka kaut kas var notikt, ka enerģija var atrast matēriju, ka fotons var kļūt par siltumu, ka tukšums var kļūt par dzīvību. Katru reizi, kad jūs ieelpojat, jūsu plaušas piepildās ar gaisu, kas reiz bija tukšums, līdz zeme to savāca ap sevi. Katru reizi, kad jūs domājat, jūsu smadzenes izmanto enerģiju, kas reiz bija tukšumā kā fotoni, ceļojot no Saules. Bet kas ir vēl dziļāk par šo fizikālo izpratni? Kas ir filozofiskā nozīme tam, ka siltums nav substance, bet process? Ka temperatūra nav telpas īpašība, bet matērijas stāvoklis? Kas starp karstumu un augstumu ir tikai enerģijas klātbūtne vai probūtne? Šī atklāsme runā par kaut ko fundamentālu, par atšķirību starp būtni un parādību, starp to, kas ir un to, kā tas šķiet. Mēs dzīvojam pasaulē, kur gandrīz viss, ko mēs piedzīvojam, ir starpniecisks. Mēs nejūtam atomus, mēs jūtam to kolektīvo uzvedību. Mēs neredzam fotonu, mēs redzam to ietekmi uz mūsu tīkleni. Mēs nesajūtam tukšumu, mēs sajūtam tā probūtni, kontrastu starp to, kas ir un to, kas nav. Un tomēr šī starpniecība nav šķērslis patiesībai. Tā ir ceļš uz to katru reizi, kad zinātnieks izmēra temperatūru, viņš nemēra atomu kustību tieši, viņš mēra tās sekas. Katru reizi, kad mēs redzam zvaigzni, mēs neredzam pašu zvaigzni, mēs redzam gaismu, kas atstāja to pirms gadiem vai gadsimtiem. Bet šīs sekas, šī gaisma, šī starpniecība ir reāla. Tā nes patiesību. Tā nes informāciju. Tā nes saikni starp novērotāju un novēroto, starp jautātāju un atbildi, starp apziņu un visumu. Vai tas nozīmē, ka mēs nekad nevaram zināt lietas tādas, kādas tās patiešām ir? Vai mēs esam mūžīgi atdalīti no realitātes ar mūsu maņu un instrumentu starpniecību? Vai arī, un šis ir dziļākais jautājums, vai šī starpniecība pati ir daļa no realitātes? Vai novērošanas akts, mērīšanas akts, jautāšanas akts ir veids, kā visums piedzīvo sevi?
Vai apziņa nav ārpus fizikālajām likumiem, bet gan to kulminācija, punkts, kur matērija kļūst tik sarežģīta, ka tā var atspoguļot sevi? Iedomājieties ezeru pilnīgā klusumā. Tā virsma ir spogulis, kas atspoguļo debesis. Bet vai šis atspoguļojums ir mazāk reāls par pašām debesīm? Vai tas ir tikai ilūzija? Vai arī tas ir veids, kā debesis pastāv divkārt, gan kā tās pašas, gan kā to attēls? Tāpat apziņa ir veids, kā visums pastāv divkārt, gan kā fizikāli procesi, gan kā to piedzīvojums. Mēs neesam ārpus visuma, skatoties uz to mēs esam visuma daļa, kas skatās uz sevi. Katru reizi, kad jūs brīnāties par zvaigznēm, visums brīnās par sevi caur jums. Un šis brīnums nav nejauša blakus parādība. Tas nav kosmiska kļūda. Tas ir neizbēgams, ja visums ir pietiekami liels, pietiekami vecs, pietiekami sarežģīts. Kaut kur kādā planētā, kas riņķo ap kādu zvaigzni, kas deg pietiekami ilgi un stabili, radīsies dzīvība. Un ja šī dzīvība pastāv pietiekami ilgi, tā attīstīsies līdz punktam, kur tā var jautāt kāpēc. Kā? Kas es esmu? Un šie jautājumi nav ārpus fizikālajām likumiem. Tie ir šo likumu sekas. Tie ir veids, kā visums, kas sākās kā bezgalīgi karsts punkts un tagad ir gandrīz bezgalīgi augsts tukšums, var saprast savu ceļu no viena uz otru. Bet vai šī izpratne maina kaut ko? Vai tas, ka mēs zinām, kāpēc kosmosā ir augsts, padara to mazāk noslēpumainu? Vai zināšana iznīcina brīnumu? Nē, tā to pārveido. Pirms mēs zinājām, mēs brīnījāmies par paradoksu, kā var būt augsts, ja saule ir karsta. Tagad mēs brīnāmies par dziļāku paradoksu, kā var pastāvēt visums, kurā ir gan karstums, gan augstums, gan enerģija, gan tukšums, gan matērija, gan apziņa. Kā var būt, ka atomu vibrācijas var radīt domas? Ka fotonu plūsma var radīt redzējumu? Ka entropijas pieaugums var radīt dzīvību? Šie jautājumi ved mūs ārpus fizikas. Tie ved mūs uz metafiziku, uz jautājumiem par būtību, nozīmi, mērķi. Vai visumam ir mērķis? Vai tam ir virziens? Vai entropijas pieaugums ir tikai akls process, vai arī tas ir veids, kā visums pēta savas iespējas? Vai dzīvība ir nejauša, vai arī tā ir neizbēgama? Vai apziņa ir unikāla Zemē, vai arī tā ir universāla īpašība, kas rodas jebkurā pietiekami sarežģītā sistēmā? Mēs nezinām atbildes. Un, iespējams, mēs nekad nezināsim. Bet pats jautājums ir nozīmīgs. Tas, ka mēs varam jautāt, nozīmē, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Tas, ka mēs varam saprast termodinamiku, nozīmē, ka visums ir saprotams, ka starp mūsu domām un fizikālajām likumiem ir atbilstība, ka matemātika, ko mēs izgudrojam savās galvās, apraksta realitāti ārpus tām. Kāpēc? Kāpēc visums ir matemātisks? Kāpēc tas pakļaujas likumiem? Kāpēc šie likumi ir pietiekami vienkārši, lai mēs tos varētu saprast, bet pietiekami sarežģīti, lai radītu bezgalīgu daudzveidību? Šie ir jautājumi, uz kuriem fizika nevar atbildēt. Tā var aprakstīt, kā visums darbojas, bet ne kāpēc tas darbojas. Tā var pateikt, ka entropija pieaug, bet ne kāpēc pastāv entropija. Tā var izmērīt gaismas ātrumu, bet ne kāpēc pastāv gaisma. Un, iespējams, šie kāpēc jautājumi ir nepareizi uzdoti. Iespējams, nav dziļāka iemesla. Iespējams, visums vienkārši ir, un mūsu meklējumi pēc nozīmes ir tikai mūsu cilvēciskā vajadzība atrast mērķi tur, kur ir tikai process. Bet vai tas padara meklējumus bezjēdzīgus? Nē. Jo pats meklēšanas akts ir nozīmīgs. Tas, ka mēs jautājam, nozīmē, ka mēs rūpējamies. Tas, ka mēs cenšamies saprast, nozīmē, ka mēs neesam vienaldzīgi. Un šī nerūpīguma probūtne, šī zinātkāre, šī dziņa saprast, tā ir tieši tik reāla kā jebkurš atoms vai fotons. Tā ir daļa no visuma. Tā ir veids, kā matērija, kas kļuvusi pietiekami sarežģīta, reaģē uz savu eksistenci. Katru vakaru, kad jūs izslēdzat gaismu un guļat, jūsu ķermenis atdziest. Jūsu ādas temperatūra nokrītas par grādu vai 2. Jūs izstarojat infrasarkano gaismu, fotonu, kas nes jūsu ķermeņa siltumu istabā, sienās, gaisā. Jūs esat mazs siltuma avots augstākā vidē un jūs lēnām atdodat savu enerģiju. Bet jūs neizdziestat, jo jūsu ķermenis nepārtraukti rada jaunu siltumu, sadedzinot glikozi, pārvēršot ķīmisko enerģiju par siltumu un darbu. Jūs esat dzīves entropijas dzinējs, kas uztur sevi, radot nesakārtību. Un kamēr jūs guļat, Zeme griežas, saule deg, galaktika virpuļo un visums paplašinās, visi šie procesi ir savienoti ar vienu un to pašu fundamentālo principu.
Enerģija plūst no koncentrēta uz izkliedētu. Siltums plūst no karstā uz augsto. Entropija pieaug. Bet šī plūsma nav vienkārši degradācija. Tā ir radīšana. Tā ir veids, kā rodas jaunas struktūras, jaunas iespējas, jauni jautājumi. Bez šīs plūsmas nebūtu vēja, nebūtu okeānu straumju, nebūtu laika, nebūtu dzīvības. Plūsma ir viss. Un šī plūsma pastāv tikai tāpēc, ka ir atšķirības starp Saules karstumu un kosmosa augstumu, starp zvaigznes kodolu un tās virsmu, starp dzīvu šūnu un tās vidi. Atšķirības rada plūsmu. Plūsma rada sarežģītību. Sarežģītība rada apziņu. Un apziņa jautā, kāpēc? Varbūt atbilde ir vienkārša. Varbūt nav dziļāka iemesla, kāpēc kosmosā ir augsts, izņemot to, ka tur nav matērijas, kas varētu būt karsta. Varbūt nav dziļāka iemesla, kāpēc Saule ir karsta, izņemot to, ka gravitācija saspiež ūdeņradi līdz kodolsintēze sākas. Varbūt nav dziļāka iemesla, kāpēc mēs pastāvam, izņemot to, ka apstākļi bija piemēroti. Bet šī vienkāršība neslēpj skaistumu. Tā to atklāja. Jo tas nozīmē, ka visa šī sarežģītība, zvaigznes, planētas, okeāni, koki, dzīvnieki, cilvēki, domas, jūtas, jautājumi, visa šī sarežģītība rodas no vienkāršiem likumiem, kas darbojas bezgalīgi ilgi bezgalīgā telpā. Vai tas ir brīnums? Vai tas ir nejauša sakritība? Vai tas ir neizbēgamība? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka tas ir. Un šī zināšana, šī vienkāršā dziļā zināšana, ka mēs esam, ka visums ir, ka starp mums un zvaigznēm ir tukšums, kas nav tukšs, ka starp karstumu un augstumu ir visa realitāte, šī zināšana ir pietiekama. Tā ir pietiekama, lai turpinātu jautāt. Pietiekama, lai turpinātu meklēt. Pietiekama, lai turpinātu brīnīties. Jo galu galā, kas mēs esam? Mēs esam atomu kolekcijas, kas vibrē ar enerģiju no lielā sprādziena. Mēs esam zvaigžņu pelni, kas sakārtojušies tik sarežģītā veidā, ka tie var domāt par savu izcelsmi. Mēs esam veids, kā visums piedzīvo sevi, kā tas sajūt Saules siltumu, kā tas redz zvaigžņu gaismu, kā tas jautā par tukšumu starp tām. Mēs neesam ārpus dabas. Mēs esam dabas daļa, kas kļuvusi pietiekami sarežģīta, lai abrīnotu sevi. Un šis abrīns ir reāls. Tas nav ilūzija. Tas nav blakus parādība. Tas ir tikpat reāls kā jebkurš fotons, kas šķērso tukšumu. Tikpat reāls kā jebkurš atoms, kas vibrē ar siltumu. Tikpat reāls kā pats visums. Jo abrīns ir veids, kā enerģija izpaužas, ne kā kustība, ne kā gaisma, bet kā piedzīvojums. Kā apziņa. Kā jautājums, kas gaida atbildi, zinot, ka atbilde radīs jaunus jautājumus. Tātad, kad nākamreiz jūs skatīsieties uz nakts debesi un redzēsiet zvaigznes, kas mirdz augstajā tukšumā, atcerieties, šis tukšums nav tukšs. Tas ir piepildīts ar iespējām. Tas ir piepildīts ar vēsturi. Tas ir piepildīts ar nākotni. Un jūs, skatoties uz to, esat daļa no šīs piepildījuma. Jūs esat veids, kā tukšums kļūst par apziņu. Kā augstums kļūst par jautājumu. Kā visums, kas sākās kā bezgalīgi karsts punkts un beigsies kā bezgalīgi augsts tukšums, uz mirkli, uz īsu, dārgu mirkli, kļūst par kaut ko vairāk. Kļūst par jums. Kļūst par mums. Kļūst par jautājumu, kas neatstāja mūs mierā, kāpēc? Kā? Kas tas viss nozīmē? Un varbūt nozīme nav atrodama atbildēs. Varbūt tā ir atrodama pašā jautāšanā. Pašā brīnīšanā. Pašā mirklī, kad jūs apstājaties un sajūtat Saules siltumu uz sejas, un saprotat, patiešām saprotat, ka šis siltums ir ceļojis 150 miljonus kilometru caur tukšumu, kas nav tukšs, lai sasniegtu jūs. Lai kļūtu par daļu no jums. Lai kļūtu par jūsu domas par to, vai tas nav pietiekami. Vai tas nav brīnums, kas pārspēj jebkuru atbildi?